Karsts laiks var ietekmēt un palielināt iespēju attīstīties trombozēm. Kāpēc? Cilvēki vairāk svīst, mazāk lietot šķidrumu, attīstās asins sabiezēšanās. Karstā laikā pa vēnām asins plūst vairāk. Akūtas situācijas fleboloģijā ir vairākas. Tātad viena saistīta ar trombozi. Trombozes simptomi parasti tipiski būs tāda virspusējā un dziļo vēju tromboze. Parasti diezgan tipiski ir tas, kā raksturo pacientu to, ka kāja pēkšņi pārvērtās kā bluķis. Otra sūdzību grupa ir saistīta vairāk ar virspusējo vēju trombozi. Šīs vēnes, kas bieži nav iepriekš ārstētas, tātad šie vēnu samazglojumi kājā, pēkšņi paliks cieti. Ja mēs atbilstoši nediagnosticējam un neārstējam šādas sūdzības, tad pacients var arī nomirt no plaušu artērijas trombembolijas. Trešā akūtā situācija, ko mēs vairāk varbūt novērojam jau pacientiem pie ielaistām stadijām, tātad gados vecākiem cilvēkiem, asiņošanas no trofiskām čūlām, asiņošanas no vēnu mezgliem, asiņošanas no virspusēja tīklojuma. Tās ir atkal bīstamas situācijas ar to, ka cilvēks var nosiņot. Pacients, lai izvairītos no simptomiem, viņam pirmkārt ir savlaicīgi jāgriežās pie ārsta un savlaicīgi jārisina problēmas. Situācijās, kad veidojas kāja tūs, būtu jānēsā kompresijas zeķes. Protams, arī jācenšas vairāk staigāt, kustēties.